Tā, bet nu gan mēs gribētu stāstīt par tiem drosmīgajiem un veiksmīgajiem cilvēkiem, kuri tiešām nebaidās riskēt, ja? Un paldies jāsaka portālam Nekrīze.lv un arī mums Tautas balsī, ka šie cilvēki var beidzot šo sapni savu piepildīt. Kāpēc? Lai viņi būtu stipri un drosmīgi. Nu jā, precīzāk, kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņiem ir brīnišķīgas biznesa idejas, un tieši šiem cilvēkiem sanāca pierādīt profesionālajai žūrijai, ka viņu biznesa idejas ir vislabākās. Un Tautas balss un Nekrīze.lv tieši šodien uzsāk tādu kā realitātes šovu. Mēs skatīsimies un sekosim līdzi, kā tad jaunajiem biznesmeņiem veiksies viņu biznesu uzsākot. Un, protams, mēs pierādīsim arī to, ka savu biznesu radīt nav nemaz tik grūti, ja zina kā. Ainis ir 35 gadus vecs vīrietis no Krāslavas rajona Skaistas pagasta. Pēdējos mēnešus Ainis ir bezdarbnieks. Kādu vakaru laiku skatoties televizoru, Ainis nolēma, ka laiks mainīt savu ikdienas dzīvi un jāsāk veidot pašam savus biznesus. Ideja man šitā rādās skatījos televīziju, ieraudzīju, kāpēc gan nevarētu arī pamēģināt. Ainis nolēma ķerties vērsim pie ragiem un iesniedza Nekrīze.lv un Tautas balss veidotajam konkursam savu ideju – audzēt vingliemežus. Tajā brīdī viņš jau nenojauta, ka būs viens no labākajiem. Kā jau saka, nav viegli uzsākt biznesu. Tas, protams, daudz darba jāstudē tagad visu un jākonsultējas ar kuriem ar to nodarbojās un varbūt arī palīdzēs. Nu, vājākais, protams, laikam tas biedē, tā kā būtu tās finansiālās, tās grūtības. Nu, pārējais un darbs arī bišķi uztraucas jau biznesa jomā pirmā reize. Lai gan uzņēmēja darbībā tiek spērti pirmie soļi, Ainis ir apņēmības pilns jau pavasarī Latvijā uzsākt vingliemeža audzēšanu. Laikam jau laiks tās, ka vajadzēs kaut ko sākt un gribu pamēģināt sevi citā jomā. Pirmā peļņa, kā saka statistika un kā rakstā arī, kuri ar to nodarbojas, ka pēc 2 gadiem tas kaut kur gads ar pusi jau varēs dabūt savu peļņu, var atmaksāties, ja viss būs kā plānots. Par otru labāko un perspektīvāko biznesa ideju tika atzīta Brankas iedzīvotājs Evas ideja izveidot savu datu arhivēšanas uzņēmumu. Līdz šim es dokumentu arhivēšanas jomā darbojos kā darba ņēmējs 28 gadu garumā. Šo pavasaru paliku bez darba, bet šī ideja par šo biznesu man jau faktiski jau virmoja jau sen, jau garus gadus, bet pat cik bija it kā drošs darbs, it kā stabils atalgojums, parasti tas tika nolikts maliņā. Es domāju, ka uzsākt vienmēr ir grūti, bet es ļoti ceru, ka man palīdzēs mūsu eksperti. Un eksperti ir gatavi sniegt gan praktisku palīdzību, gan neskolpoties ar noderīgiem padomiem. Es ļoti pozitīvi vērtēju šīs idejas, tāpēc, ka cilvēki ir padomājuši. Tā ideja nav radusies tikai no gaisa. Tas, kas uzņēmējiem, potenciāliem uzņēmējiem šobrīd ir jādara, ir pašiem priekš sevis galvā jāuzraksta ļoti precīzs biznesa plāns. Lai uzsāktu savu biznesu, galvenais ir laba ideja un pārliecība par savām spējām. Kad tas ir, var ķerties klāt nākamajam būtiskākajam posmam – biznesa plāna rakstīšanai. Neskatoties uz nestabilo finansiālo situāciju, jaunie uzņēmēji iedrošina arī citus realizēt savus sapņus. Es domāju, ka nevajag baidīties, vajag rosīties, jo es pati īstenībā, paliekot bez darba, iekritu diezgan dziļā depresijā un pateicoties šim projektam, es jūtu, ka es tā eju ārā no šīs momenta nepatīkamā. Nevajag baidīties. Un baidīties patiešām nevajag, jo, kā saka, kas neriskē, tas nevinnē. Zīta Lazdāna-Lāķa, Andra Damburs, Tautas balss. Par trešo biznesa ideju konkursa uzvarētāju mēs pastāstīsim jau nākamā otrdien, un plašāku informāciju par šiem uzvarētājiem jūs varat apskatīt portāla Nekrīze.lv mājaslapā. Jā, un es vēl skatītāji gribētu pateikt, esmu dzirdējis, jo vairāk būšot uzņēmēji mums Latvijā, jo ekonomika straujāk ies uz augšu. Būs vairāk darba vietas. Pareizi esi dzirdējis. Jā. Jā. Bet tagad